Sveiki! Šodien esmu ieradusies zemnieku saimniecībā Arai, Linis Agro izmēģinājumu laukā, lai kopā ar KVS pārstāvi Latvijā Aju iepazīstinātu jūs ar šķirni KVS Laurus. Aja, mēs esam šķirnē Laurus. Pastāsti kaut ko par viņu. Šķirne KVS Laurus mums ir no kontinentālās selekcijas programmas, jo KVS ir pie jūras klimata, kas ir Francijas selekcijas programma, un kontinentālā, kas mums ir Vācijā. 2022. gadā KVS Laurus ir reģistrēts Polijas augšķiņu katalogā. Latvijā mēs sākām izmēģinājumus 2021. gadā. Latvijas izmēģinājumos Laurus ir uzrādījis izcils sēklu ražas rādītājus, stipri pārsniedzot Latvijas standartšķirnes, kas tika izmantotas par pamatu jauno šķirņu reģistrācijai. Šķirnītei ir lielisks ģenētiskais potenciāls, ir noturība pret rāciņu zeltēšanas vīrusu, paaugstināta noturībā RLM7 gēna veidā fomozei, sausai puvei, kas mums ir aktuāli Latvijā. KVS Laurus ir intensīva tipa šķirne, tāpēc, lai viņa varētu sasniegt un parādīt savus augstākos ražas un eļas līmeņus, tā ir nepieciešams arī bagātīga augsne, nežēloties un neskopoties uz lauka, lai spētu atdot selekcionāru ģenētiski ielikto potenciālu. Selekcionārs testē šķirnes arī uz tādu momentu kā sausuma noturība, kas mums pēdējos gados ir ļoti aktuāla. KVS Laurus ir viena no šķirnītēm, kurā izmēģinājumos ir uzrādījusi augstāku noturību ilgstošiem sausuma periodiem. Tas ir pateicoties tam, ka šķirnei ļoti plaša un dziļa sakņu sistēma, kas viņai dod iespēju ne tikai maksimāli izmantot visas ap sakni un augšņā esošās barības vielas, bet arī ilgstošajos sausuma periodos izmantot ūdeni no dziļākajiem augšņas slāņiem. Es skatos, ka šķirne ir diezgan agra pēc jau ziedēšanas stāvokļa uz doto momentu. Kā ir sejas termiņiem? KVS Laurus ir mūsu Latvijas portfelī agrākā šķirne, ja skatās no ziedēšanas viedokļa. Savukārt, ja mēs skatāmies uz sejas laikiem, tā kā šķirne raksturos ar ļoti strauju sākotnēju attīstību un tādu jaudu, tad viņi vairāk ieteiktu optimāliem sejas termiņiem un arī novēlotiem. Noteikti nebūtu tā šķirnīte, ar ko vajadzētu sākt sēju. Aplūkojot augus uz lauka, mēs secinām, neskatoties to, ka Laurus ir izteikti strauja attīstību pavasarī, iestājoties siltajām temperatūrām, auga kāds nav saplaisājis, kā arī redzams uz lauka, ka Laurus nav cietis no pēdējo nakšu salnām. Tātad, Aja, pēc tava teiktā, es saprotu, ka šī šķirne ir pieņemērota intensīvām saimniecībām ar optimālu un vēlu sejas termiņu, kā arī kontinentālā klimata saimniecībām, kas ir lielākā daļa mūsu Zemgales, Latgales un Vidzemes saimniecības. Es vēl gribētu papildināt tevis teikto ar to, ka šī šķirne ir arī ar paaugstinātu noturību pret sēklu izbiršanu no pākstīm. Paldies, Aija, tev par informāciju. Un klienti, šī šķirne ir pieejama mūsu dienas sēklu portfelī un laipni lūgt pie mūsu agronomiem.